Tuvojoties siltākam laikam, jau sapņojam par atvērtu apavu nēsāšanu, basu kāju novietošanu saules pielietās ziedu pļavā vai arī pludmalē. Bet vai mūsu pēdas ir veselas? Vai tās nenomāc ādas sabiezējumi, nagu problēmas vai veidojumi? Kāpēc ik katram, kam pat šķiet nav nekādu sūdzību, būtu jāapmeklē podologs regulāri? Pēdas ir mūsu pamats. Bieži vien tās pašas muguras problēmas, ceļu problēmas mums rodās no pēdām. Un varbūt tās podologs ir tas mazais startiņš, atspēriens kaut kādā virzienā, lai mēs veiksmīgāk risinātu arī tālāk esošās mūsu problēmas un lai laicīgi pamanītu viņas. Podologs ir ārstniecības persona, kas nodrošina pēdas ādu un nagu apstrādi, kā arī novērtē to veselības stāvokli, konstatē izmaiņas to izskatā un struktūrā, veic nepieciešamos izmeklējumus, kā arī izglīto cilvēku par pareizu pēdu kopšanu ikdienā. Podologs domāts, man liekas, jebkurā vecuma kategorijā, vienalga vai tas ir bērns, vai tas ir jaunietis, vai jau pieaugušais, vai arī vecāka gadagājuma cilvēks, jo podologs risina pamatā ļoti dažādas pēdu un nagu problēmas. Darbs tomēr notiekās lielā sadarbībā ar dažādiem citādiem speciālistiem, kā ģimenes ārsts, endokrinologs un dermatologs. Viena no visbiežāk sastopamajām problēmām podologu kabinetā ir ieauguši nagi. Ieaugušie nagi jau sākotnēji, viņi, protams, ir nepatīkami, tās ir lielas sāpes, diskomforts bieži vien. Risināšanas process notiekās tādā veidā, ka mēs sākumā mēģinam attīrīt šo bojāto daļu, kur šī problēma radusies. Ir variants, kad ir iespējams arī izmantot skavu metodi, līdz ar to, lai vairāk izceltu šo bojāto plātnes daļu un lai viņi neturpinātu ieaugt iekšā. Arī ādas sabiezējumi ir būtisks pēdu veselības stāvokļa pasliktinātājs, jo neārstēts tas var dziļi plaisāt un radīt sāpes ikdienā. Bieži vien sabiezējumi veidojas arī situācijās tādās, ka, piemēram, ir svara izmaiņas. Vienalga, vai svars kāp uz augšu, vai svars iet uz leju, bet pamatā šie sabiezējumi un plaisas veidojās tajās situācijās, tad, kad ir kādas slodzes, nobītas no slodzes normas, varētu tā teikt. Līdz ar to slodze uz pēdām nav sabalansēta un kaut kur āda aizsargājās, un līdz ar to veidojās šis sabiezējums. Svarīgi ir noņemt, tāpēc, ka pamatā mums ir jāizlīdzina šī slodze, jo loģiski nav tikai viss tā kā slodze uz pēdām, tālāk tas aiziet uz potītēm, ceļiem, gūžām un pat muguru. Un līdz ar to ir svarīgi veikt šo atbalstu jau no pamata. Ar varžacīm ir ļoti līdzīgi arī kā ar sabiezējumu, jo varžacis pamatā ir dziļš sabiezējums. Tāpēc bieži vien arī jāatcerās tas, ka ir labi atnākt pie podologa un pareizi noteikt to diagnozi. Varžacis problēmu mēs risinām kopā ar tehnisko ortopēdu, samazinām slodzi uz problēmu zonu un pēc tam apstrādājam un atkal attīram šo bojāto ādas slānīti. Savukārt, ja runājam par nagu sēnīti, kas joprojām ir bieži sastopama slimība gan jaunāku cilvēku vidū, gan senioru vecumā, būtiski to risināt ciešā sadarbībā ar dermatologu un podologu. Dermatologs veic šo medikamentāzo daļu, kas ir, tātad viņš nozīmē iekšējos vai ārīgos medikamentus, un podologs jau piedalās tajā ziņā, ka viņš veic ar to aprūpi, jo mājās bieži vien sēnīšu bojātus nagus nav iespējams aprūpēt līdz galam. Un otrs ir tas, ka tas infekcijas risks palielinās, jo loģiski mēs mājās apstrādājam, mums ir vienas knaiblītes, šķērītes, un ar šīm šķērītēm mēs apstrādājam varbūt tās visus mājas iemītniekus, kas nav vēlams, jo tādā veidā šis infekcijas risks palielinās. Tāpēc podologa kabinetā ir tas arī viens, ko mēs ievērojam, ka tā ir tā higiēna. Procedūras laikā tiks dezinficēta arī jūsu apavi, kas palīdzēs pātrināt infekcijas ārstēšanas gaitu. Bieži vien, ja mums ir sēnīti, tad mums visas sēnīšu sporas paliekās arī apavos, līdz ar to papildus ir ieteicamas arī apavu dezinfekcija. Ja tās ir kārpas, kas ir vīrus, tad arī šajā gadījumā var izvēlēties arī apavu dezinfekciju. Kārpas ir cilvēku papilomas vīrus, kurus izplatās no viena uz otru. Saprotams, ka tas ir vīrus, līdz ar to šis vīrus nepazudīs ātrā laikā, tāpēc tas ir ilgs, sistemātisks tāds ārstniecības process, varētu tā teikt. Tāpat podologs ir būtisks atbalsts cukura diabēta pacientiem, jo ādas un nagu stāvoklis slimības gaitā būtiski pasliktinās. Jo šiem pacientiem ļoti bieži ir neiropātija, tas ir jušanas traucējumi, līdz ar to tā pēda aprūpe var būt apgrūtinātāka, jo tādas mazas brūcītes vai plaisiņas, viņas tiešām var pārēt līdz nopietnām pēdu problēmām. Ārstnieciskā pēdu aprūpe ir nepieciešama ikvienam, neatkarīgi no dzimuma vai vecuma, ne tikai ārstnieciskos, bet arī profilaktiskos nolūkos, lai savulaicīgi konstatētu un novērstu iespējamās pēdu veselības problēmas.